Liepājā aizvadītajā nedēļas nogalē notika jau 11. festivāls Summer Sound, un šogad uz tā 5 skatuvēm uzstājās jau vairāk nekā 40 mākslinieku un muzikālo apvienību no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas. Saskaņā ar tā rīkotāju aplēsēm tika uzstādīts jauns apmeklētības rekords, jo tikai aptuveni aprēķini liecina, ka šogad festivālu apmeklēja vairāk viesu nekā pērn, kad to bija 40 000. Nemainīgi katru gadu starp festivāla māksliniekiem sastopama arī kāda Liepājas grupa. Šajā reizē tā bija postfolka apvienības Zari. Tieši tāpēc, ka neesam droši vien popmūzikas grupa, ir varbūt tādas neparastas sajūtas, neraksturīgas, jo šķiet, ka laikam mēs vienīgi arī pārstāvam tādu folk mūziku. Mēs bijām paši pārsteigums, jo es domāju, ka lielākā daļa mūs dzirdēja pirmo reizi šajā festivālā. Tāpat starp festivāla dalībniekiem bija sastopams arī Liepājā dzimušais un augušais Fēliks Ķiģelis, kuram šī bija pirmā uzstāšanās ar jaunu pavadošo sastāvu. Summer Sounds, tas ir Liepājas Zinter mazdēliņš, man liekas, un jebkurā Liepājas festivālā tas ir atgriezties mājās, uz dzimtajiem skatuves dēļiem. Lieliski īstenībā, laba skaņa. Paldies skaņavečiem, paldies Fainim. Vieni no festivāla veterāniem, kas spēlējuši tikpat kā visos Summer Soundos, ir sabilnieki Pienvedēja piedzīvojumi. Summer Sounds ir viens no Latvijas festivāliem, man liekas, Kurš notiek Liepājā? Kurš notiek Liepājā un kur ir visvairāk mūzikas stilu. Kur ir vistuvāk jūra un pūš vējš, un cilvēki ir vienkārši bišķiņi vējaināki, un tāpēc roks piedarās arī ļoti labi. Roks sākās Liepājā. Un tad arī tos ir sajūtams visā atmosfērā tajā brīdī, kad tu esi skatos Liepājā, it sevišķi tuvumā ir jūra, ir uzreiz momentāli ātri atnāk tā sajūta, ka jā, tā ir īstā vieta, kur spēlēt roku. Nu vispār jau mums baigi tā Liepāja mīļa ir, tāpēc, ka pirmais mūsu koncerts bija Liepājā. Tikai 3. uzstāšanās reize Summer Sound šogad bija šī gada Latvijas pārstāvjiem Eirovīzijā, grupai Sudden Lights, kuru koncerta laikā uz skatuves kāpa arī kāds viesmākslinieks. Mums ir sajūta, ka Summer Sounds aug ar katru gadu, gan skaitliski, gan mākslinieciski, un man šķiet ir arī ļoti spēcīgs line-ups, gan latvieši, gan ārzemnieki, spēcīgākie mūziķi, un jā, man liekas, ka tās labās sajūtas ir saglabājušās, bet aug tā jauda. Koncerts bija fantastisks, bija daudz cilvēku, bija enerģija kārtīgi, un bija arī mūsu grupai ļoti mīļš cilvēks Zeļģis kopā ar mums. Apmeklētāju atsauksmes par festivālu šogad ir lielākoties pozitīvas. Festivāls ir lielisks, ballīte ir superīga, ballīte ir rīt joprojām, ir bez 25 dienām, mēs ballējam joprojām, un cerams, ka vēl līdz rītam izturēsim. Ir super. Liels festivāls, ļoti pretimnākoši un miermīlīga publika, var redzēt, ka cilvēki tiešām šeit ieradušies atpūsties un izbaudīt. Mēs 2 gadus gaidījām iespēju apmeklēt šo festivālu, un tagad beidzot esam atbraukuši un jūtamies ļoti labi un laimīgi par iespēju šeit būt. Es domāju, šogad noteikti ir ļoti daudz vairāk cilvēku nekā pagājuši gadu. Tiešām tā enerģija liekas tāda lielāka un tāda kopīgāka. Skatuves šķiet plašākas un daudzāk cilvēku nekā pagājuši gadu līdz šim. Nezinu, vai tā ir, bet tas tāds iespējas liekas nedaudz saspiestāk, bet tomēr arī jūt publiku, jūt, ka atbalsta māksliniekus. Īpaši kuplas skatītāju skaits pie lielās skatuves bija laikā, kad uzstājās grupa no Ukrainas Kalušu orkestra. Festivāla laikā, kā allaž, darbojās bērnu pilsētiņa, kā arī Ukrainas atbalsta telts. Nevaru vairs izturēt, esmu vecs un gribu mājās! Liepājā!